neizdodas piespēle uzmetienas vārdu priekšā cerībā uz Lauru Zārziņu. Bija pa dārzņiem, pret viņu spēlē Okermans. Palīgājot iesteidzies fantastiski. Šķiet, tas jau bija Oļegs Sarokins. Izdarīja šo piespēli no aizvars vai, diemžēl arī īsti neredz numurs. Rodrigo Laviņš teica piespēli Micelim Redlakam. Viss bija pareizi izdarīts. Labs metiens un Stefans Līvs glāb. Zviedrijas izlases vārds šajā epizodē. Laba epizode. Diemžēl netika gūti vārti. Mēs ar metienu attiecību tagad met pa vārtiem jau Torbergs. RFS vidaspēku paņēma pret Harju. Piespēle cerībā uz Robertu Jakīmo. Ātri atkal Zviedri pāriet uzbrukumā. Arī pamets no apmalas. Un Linus Umarks savām 5 piespēlēm. Diemžēl pieskait arī vārtu gūlu. Sprukts. Tagad atmalu. Īstenībā skaidrs, vai cerībā uz sevi vai Ankipāns, bet katrā ziņā arī ir pie Karsuma. Ankipāns laba piespēle. Krišans Vēglīgs vārtī! Šoreiz, es domāju, visi dzird, kad es saku, kad ir vārti un vārtu izlīdzina rezultātu. Teicam, ģirt Ankipāns piespēle, no sākuma labi pie apmalas pacīnījās. Trešdaļas beigas Latvijas izlases spēlē ar 3 pieciniekiem. Laukumā atkal Bērziņš ar partneriem. Miķels Redliks. Redliks. Labi, Miķels un teicama piespēle. Super! Super! 2-1 Latvija. Vasiljovs uzvar iemetienā, bet uzmanīgāks ir Vaņkampls. Pirmais ir pie ripas, tagad Magnus Johansons. Johansons pat bija Ņiževīs. Uzmanīgās no Ņiževiem. Vēl vienu noraidījumu mēs nedrīksim pieļaut. Tabies Engstrāms otrs pie vārta tālā stāva Johansons. Un, diemžēl, otrās trešdaļas sākumā izmanto skaidrisko vairākumu Zviedru un Magnus Johansons ar metienu uz zilās līnijas panāk izlīdzinājumu 2-2. Un aizsardzībā jau 3 Zviedri. Jau 4. palīgā. Un mūsu komandas spēlētāji liek neriskē, redz 4 Zviedru aizsardzībā. Protams, labāk, vairāk spēks. Cipuļu metiens, bija trāpa Engstrāmam garā vārtiem, tomēr labāk uzmanīga aizsardzība un laba piespēle. Tomēr atļaut. Persons izdarīt metienu Cipulim, Stefans Līvs glāb Zviedru komandu no 3. vārdu zaudējumu Cipulis. Vēlreiz 2 glāb Mārtiņš. Spējas atrast brīvu vietu laukumu vidu un 2 ar labām piespēlēm. Viņa apgādāja Ņiževīs un Vasiljovs Ņiževī metiens. Un redzam Stefans Līvs. Labi apmals nospēlē Skrastiņš. Mārtiņš Karsums. Protams, spēku paņēmies pret Engstrāmu. No Engstrāms, es domāju, tīri Engstrāms redzot Engstrāms sejas izteiksmi. Es domāju, ka viņš varētu arī būt gūs Matiens Atrastēm. Tas tāds tīri NHL stilā bija. Redzam, asins trūk un pa degunu. NHL tas būtu normāli, bet šeit ir Eiropa un neliels uztraukums. Es domāju, ka protams, labi, ka video nevar iet skatīties uz pārkāpumiem, bet katrā ziņā šādu epizodu var izskatīt pēc spēles. Dinamo uzbrucējs pret Edgaru Masaļski. Un paredzēt, ko Vaņkampls darīs, īsti neredz. Redzam, vārtos ir Sergejs Naumovs. Interesanti izvēle izdara mūsu treneri. Izlaiž Sergeju Naumovu un Matijas Vaņkampls pārspēja mūsu vārtsargu. Parāda, ka metīs nomāna Sergeju no nērtās puses, redzam, ieraida Rīku vārtos. 1-0 pagaidām vadībā ir Zviedri mums. Aleksandrs Ņiževīs. Paužu un tehnikas meistars Māna. Un, diemžēl, pazaudē ripu. Nomānījis, ja viņš bija līvu. Tā arī bija viņa iecer dabūt uz ceļiem vārtsargu un pēc tam izdarīt, ja pauzi, ja metienu virs zem pārlikni, redzam, Māna, Aleksandrs Ņiževīs, Māna kustība un Līvs ir uz ceļiem, diemžēl neveiksmīgi nākamā kustība un ripu pazaudēta. Magnus Johansons, Zviedrs aizsargs un pārliecinoši vārta augšējā stūrī. Ieraida ripu Magnus Johansons, lai vēl varētu turpināt cīņu šajā pēcspēles sērijā. Nākamajam mūsu spēlētājiem ir jāgūst vārtu Mārtiņš Cipuls. Mārtiņam jāgūst vārtu, lai vēl būtu cerība.
Es atrastu Mārtiņš Karsons. Mārtiņš ir tikai Karsons. Karsons pret Līvu. Labi visu izdara Mārtiņš Karsons un saglabāt cerību. Tagad jācer atkal uz mūsu vārdsargais Sergejs Naumovs. Tver nākamo metienu. Redzam, līdzīgi kā Vainhandls gūst vārds Mārtiņš Karsons. Berglunds. Labi nospēlē Naumovs. Berglunds, labs plauks mestiens vārds augšējā stūrī. Domāts, labi nospēlē Sergejs Naumovs. Nu, kurš būs tagad? Herberts Vasiljevs. Nu, arī šobrīd. Herbertam jāgūst vārds. Vasiljevs ieslidojas. Labi nomāna Neišers, 2-2. Būs papildu laiks, pēcspēles metienu papildu laiks. Ar nerviem, viss kārtībā Herbertam Vasiljevam. Un arī 2-2 ir pēc pirmās metienu sērijas. Nezinu, ļoti grūti ir vārdsargiem, kuri tur tvērēcina kreisā rokā, atvairīt šos metienus, ko izpild labā iztvērienu spēlētāji. Tā kā tagad Herberts Vasiljevs zina no neērtās puses. Daudzreiz tā tiek gūta vārti, it kā var paredzēt. Un Aleksandrs Ņiževijs. Turam īkšķi par Aleksandru Ņiževiju. Otrais piegājiens Sašam. Tā kā pirmie sāka pirmajā kārtā Zviedri, tad mums tagad jāsāk. Ņiževijs. Teicama pauze, nav varianti. Stefan Līvu, nav varianti. Šoreiz tev nav varianti. Un uz to, ka Saša divreiz varētu pazaudēt ripu, izejot 1-1, uz to bija cerēt naivi un skaists. Metiens, skaisti vārti Ņiževi izpildījumā. Skatāmies pauzi. Nu, cik tā kustības Līvs Nabaks jau izdarīt. Tas tikai rāda par to, ka nepārliecinoši un ļoti uztraucis vārdsargs. Pirmais paspēja kāds 3 kustības izdarīt pirms Aleksandrs tikai 1 māju kustību. Un tagad Naumovs pret Johansonu. Uzvara! Latvija uzvar Zviedriju. Pirmā vēsturiskā uzvara pret Zviedriju un 2 punkti. 3-2 papildu laikā.